Sveicināti, esam ciemos šodien pie Sijā Rukši. Un esam jau palaiduši darbā Farmet Discomat 6 piekabināmos diskus. 620 mm diski, divās rindās ar ķērāju zariem un dubulto U-profilu veltni. Šobrīd esam ieregulējuši dziļumu uz 9 cm un varam redzēt, ka ir lielisks rezultāts. Arī šajos apstākļos pēc lielajām lietavām. Šeit agregāts ir piekabināts Fendt 820 200 zirgu traktoram, un šādos apstākļos mums optimālais darba ātrums ir 10 km/h, ko traktors arī spēja nodrošināt. Līdz ar to ir tikai jāstrādā. Tātad ruļiem mums ir bezapkopju gultņi, diskiem mums ir bezapkopju gultņi, platas transporta riteņi. Lauka galos mēs griežamies uz rulli, tādējādi mums nepaliek nekādas nomītās vietas, kas tiek nomīdītas ar transporta riteņiem. Mums ir lielāks, plašāks atbalsta laukums. Tas mums arī dod iespējas strādāt arī mitrākos apstākļos. Šajā pusē mums ir aizsargājušā plātne un arī aizsargājušais disks, kas neļauj augsnei izlidot ārpus mūsu darba platuma uz sānu. Vienkārši maināms darba dziļums ar paplāksnēm, funkcijas tiek kontrolētas no kabīnes ar hidrolīku. Un šajā gadījumā diski ir pievienoti traktoram uz sakabes rokām. Iespējamais darba dziļums mums ir no 6 līdz 18 cm, atstarpes starp disku rindām 1,10 m. Līdz ar to varam strādāt arī apstākļos, kur mums ir daudz auga atliekas, diski neaizdambējas, tiek galā ar šīm auga atliekām. Tās tiek iestrādātas kvalitatīvi pēc tam augsnē. Augsnes izlīdzinošās ķemmes vienkārši mehāniski regulējamas pa vietām un nepieciešams gadījumā varam viņas pacelt tā, ka viņas vispār nestrādā. Nepieciešamas, lai sasmalcinoto un disku pacelto augsni novietotu pirms ruļļa jau pie zemes, lai netiktu augsnes sviesta iekšā rullī. Vai arī otrajā disku rindā, lai augsne tiek atkal novietota zemē, un tad jau nākošais darba orgāns šo augsni sastrādā. Farmet STS rullis, angliski soil to soil, tātad ar augsni mēs piespiežam augsni. Dubultais U-profila veltnis mums ir atstājis līdzenu augsnes virskārtu, un varam redzēt, ka mums augsne ir nogriezta vienmērīgi visā horizontā.